Viņš pasaka abrakadabra un viņu tā kā pakar. Čau visiem! Ar jums šodien kopā esmu es un klāta mans jaunais video, un kā jūs aprakstā redzējāt, šis ir vienkāršais filmu targs. Un es iegāju Twitterī, skatos, man kāds menšanojas. Skatos, vienkāršais, jūs zināt tādu YouTuberi? Es zinu, jūs nezināt, jo jums būs apakšā video links uz viņa šo video, un viņš ir izveidojis tēgu, kurš saucās vienkāršais filmu teksts, un viņš man ietegoja, lai es arī atbildu uz šiem jautājumiem. Tātad, es ceru, ka jūs izbaudīsiet šos jautājumus un varēsiet arī lejā komentāros atbildēt uz kādiem saviem jautājumiem, vai arī komentēt kādas manas filmas, kuras es šeit būšu pastāstījis un ieteikusi. Visu laiku mīļākā filma, tas ir pirmais jautājums. Manuprāt, man visu laiku mīļākā filma ir The Prestige. Esmu redzējis viņu tūkstošiem reižu, rādu viņu visiem pēc kārtas. Tur ir par iluzionistiem, kuri vienkārši sacenšas savā starpā, un ļoti interesants stāsts, un ar vienreiz jums vienkārši nepietiks. Es ļoti iesaku jums noskatīties. Noskatieties The Prestige. Otrais. Labākā aina no tavas mīļākās filmas. Es ilgi domāju, un tad es sapratu, ka man patīk gandrīz paša beiga aina. Tur ir tā, ka to vīrieti pakar, filmas galveno varoni pakar, un paralēli tas viņa otrais iluzonists ienaidnieks, viņš skatās uz vienu kasti un saka, nevienam neinteresē cilvēks kastē. Un tad viņš kaut ko saprot, viņam noteikti tāds klikšķis galvā. Un tam, kas tiek pakāts, viņam jautā, vai tu vēlies kaut ko pateikt, ir tavu pēdējo vārdu. Viņš pasaka abrakadabra un viņu tā kā pakar. Un jā, un pēc tam notiek visas filmas atslēga, tiek paskaidrota, jo tad jūs redzēsiet, es negribu jums visu pateikt, ja jūs domājat skatīties, bet jā, tā ir ļoti interesanta filma, un principā pēc tās darbs visu var saprast, tur ir ļoti dziļa doma, un tas man liek aizdomāties, un tas ir tāds wow! Trešais. Mīļākais filmu aktieris vai aktris. Man tādu nav, bet es esmu noskatījies vienu ļoti labu filmu, kur man ļoti iepatikās The Loft. Un tajā bija arī viena aktrise, kur man ļoti iepatikās, jo viņa izskatījās tāda ļoti savdabīga un man likās ļoti interesanti. Tā ir Izabela Lukas. Varbūt jūs esat redzējuši Ed Sheeran dziesmu Stay With Me vai tāda bija, vai nezinu, tāda dziesma, kaut kā tam līdzīga. Tur arī viņa ir kā galvenā. Tāda blondīna, ļoti forša aktrise. Man uzrunāja. Ceturtais. Viskaitināšākais filmu aktieris. Manuprāt, jūs droši vien esat redzējuši zāģu parodiju, kā viņa bija, šausmīgas, Scary Movie. Un tur ir gan tā sīviete, kas ir galvenajā lomā, gan tas vīrietis, tas afrodžeks ar to nazi galvā, vai cirvi. Man ļoti kaitina viņu, tiešām ļoti kaitina. Es nezinu, viņiem ir iedotas tādas lomas, vai viņi vienkārši ir. Nē, protams, viņi droši vien tur nav vainīgi, bet man ļoti kaitina viņu. Ļoti. Piektais. Tavuprāt, labākais režisors. Manuprāt, labākais režisors ir mans teātra režisors Juris Ločmans. Viņš tiešām ir baigi foršs cilvēks un, nezinu, es esmu strādājis ar vēl dažiem režisoriem un ir tāds, ka nē, Juris, tas ir vecis. Sestais jautājums. Biedējošākais tēls no kādas filmas? Es īsti nevarēju izlemt, bet tad es sapratu, ka es vakar noskatījos filmu The Purge. Un viņa tā kā tāds trilers kaut kas tam līdzīgs, un tur no tiem studentiem, kas gribēja nogalināt vienu bomzi, tur bija viens ļoti biedējošs aktieris. Un tā, kad izskatījās, ka viņām kaut kas nav ar galvu kārtībā. Viņš, protams, arī tādu tēloja, bet, tas bija biedējoši, tiešām ļoti krīpīgs cilvēks, bet vesēji viņam bija tīri tā neko, bet baigi lielā pieru un baigi dīvainie mati, bet, jūs sapratāt man, biedējoši tēls The Purge filmu. 7. Filma, kas tev patīk, bet citiem riebjas. Es īsti nevarēju izdomāt, jo man tāda filma nav, jo es lielākoties zinu filmas, ko citi nezinu. Un tad es nedaudz pārveidošu un būs tāda pateikšu filmu, kuru visi zin, visi ir redzējuši, bet es nevienu reizi neesmu redzējusi, un tā ir Batman's The Dark Knight. Nekad neesmu redzējusi un nav ne mazākās nojausmas, kāds ir šis sižets. Es tikai zinu, ka Batmans ir tas simboliņš, kur ir sikspānus un Batmanam ir maska. 8. mīļākā animācijas filma.
Laikam tā būs animācijas filma, ko es esmu redzējusi ļoti daudz reižu. Tā ir Tangled, jeb Sapinušies. Zinu, ka tā ir ļoti, nezinu pat kā pateikt kādu filmu vai kādu animāciju, bet man patika. Es biju uz kino, man patika, es skatījos visur, man patika, skatījos vēl, man patika, dziedāju līdzi, smējos, tā kā varat man saukt par kādu vien vēlties, bet man patika tā multena. Nu, tiešām, forši. 9. Kura filma tevi pārsteidz visvairāk? Tā būs droši vien tā filma, kuras pēdējo, ko es atceros, tā ir The Loft. Vienkārši filmas beigās tur visu laiku risinājās, kā viņi mēģināja atrasināt to notikumu, kas viņiem tur notika. Un mani kā bija aizdoms, kurš to varēja izdarīt un tā, bet nu beigās bija parādīja, ka it kā kaut kas cits izdarīja un beigās pavisam bija kaut kas cits pilnīgi un tad man bija tāds, ko? Un tad man bija tāds, nu, kad es to nebiju gaidījusi, un tas man arī tieši patika. Un vēl Ex Machina. Arī tur man beigas bija diezgan pārsteidzoši, ka man bija tāds bļāviens, mazais muļķis. Jā, noskatieties tās abas filmas, ja īpaši The Loft, tiešām ļoti laba filma. 10. un pēdējais jautājums. Ja tev pirms nāves soda liktu noskatīties kādu filmu, kāda tā būtu? Pirmkārt, kāpēc man būtu nāves sods? Gustav, kas tas par jautājumu? Laikam es ļoti pesimistiski noskaņots, bet ja tā, tad es noteikti izvēlētos pašu garāko filmu, tā lai es vēl varu par laiku pagulēt, lai varu paskatīties, varbūt tās viņiem aptikt, viņi vairs man negribētu izpildīt nāves sodu. Nezinu, bet es noteikti atrastu visgarāko filmu, kas vien ir un kas vien var būt. Kad ļoti garlaicīgi filmu droši vien vai arī ļoti uzrādinājuši, nezinu. Paldies, ka jūs šo noskatījāties, tie bija visi jautājumi. Es ceru, ka jums patika, jūs varat komentāros rakstīt arī jūs atbildes uz kādiem šiem jautājumiem, bet es šo tagu padošu tālāk. Un jūs to arī droši varat taisīt savā kanālā un padot vēl tālāk, lai mēs varam uzzināt arī jūsu mīļākās filmas. Un starp citu tā var ļoti labi uzzināt dažādas filmas un aktierus. Tātad es ietegošu divus ļoti pazīstams cilvēkus, un abi ir bijuši manos video. Tātad pirmais ir Gundars Veids, kurš nesen uztaisīja savu kontu, tā kā viņš tur pašlaik neko nepublicē. Jūs to ļoti labi esat pamanījuši un zināt, bet jūs viņu droši vien subscribējat, tāpēc gaidiet no viņa drīz šo video tag atbildes. Tad es ietegošu vēl Edgars Salīt, jeb Huts. Un tad, lai viņš uztais video, un ar trešo, ko es ietegošu, es neesmu filmējis video, bet es ar viņam gribētu nofilmēt video. Un tie ir Pigments TV. Tātad tiekamies nākamajā reizē, nākamajā video un izbaudiet vasaru un nesēdiet tik daudz pie datora. Tiši prom no datora. Un davai, tiekamies nākamajā reizē. Davai, čau!